Tev jau man skolotājs uzrakstīja. Kāpēc viņš man raksta vasarā? Rainer, varētu palīdzēt lūdzu ar kastēm? Nē, sorry, es nevaru, man uz treniņu jāskrien. Cik maz mums esī, ne? Nē, es nevaru. Man jāiet, davai. Davai. Viņš viņu nepaveica pirmā reize tādu iespēju. Tev arī atnāc ziņas, vai kas? Čau, Džeki! Nāciet iekšā. Mans kolēģis jūs gaida. Jaunatnes čempionāts noteikti nav viegls, jo tur ik viens jaunietis mēģina parādīt savu labāko, lai pierādītu lielajiem, kāds, kas skatās no malas, lai tiktu spēlēt virslīgā un cītīsies pa savu vietu, lai tur tiktu. Es pievienojos Salaspilī sezonas otrajā pusē. Un es domāju, ka kaut kādā mērā palīdzēju sasniegt labākus rezultātus. Spēlēt pirmajā līgā nozīmē daudz veltīt savu brīvā laika. Esi prom no ģimenes, prom no darba. Bērni tevi neredz. Kopš bērnības tev futbols bija man aizraušanās. Viss sākās mājās, Raizeknē, un tagad esmu šeit. Katrs pretinieks ir gatavs cīnīties līdz galam. Nav tā, ka mēs tikai uzvaram, viss nav tik vienkārši. Brīdis, kad noskan tiesneša pirmā svilpe, tas ir īstais sākums. Principā uz maniem pleciem ir vislielākā atbildība laukumā. Futzāls, tas ir vairāk kā tikai sports. Tas vieno cilvēks un... Ui, tas nav mans futbols. Un tas bija arī iemesls, kāpēc mēs šogad uzvarējām. Katra uzvara dod spēkus, lai cīnīties čempionātā un pierādīt sev, ka tu esi labākais. Spēle beidz tikai tā, kad tiesnesis to pasaka vai nosilp savu svilpi. Jāspēlē līdz savu pēdējiem, jādod visi spēki un jābeidz spēlēt tikai tad, kad spēle ir beigusies un kad tiesnesis ir nosilcis pēdējo fināla svilpi. Kāds ir tavs vai komandas rituāls? Tāds īpašs pirmspēles rituāls man personīgi nav, bet noteikti, ka komandai ir. Tas ir ierasties laicīgi uz spēli, lai neviens nekavē, zolītas apģērbs. Tad, protams, jāsaģērbs uz spēli, jābūt motivējušam ģērbtuvē, jāatbalsta viens otru. Tad mēs ejam iesildīties, atnākam atpakaļ uz ģērbtuvu, un tad ir kaut kas sakāms kādam komandas biedram, trenerim, un tad jau dodamies laukumā, atdodam visu, kas ir mūsu spēkos. Pagājušā gadā pieredzēju skaistas uzvaras, gan emocionāls zaudējums. Bijām ļoti tuvu atgriezties virslīgā. Nākošgad šis uzdevums tiks izpildīts. Virslīgas ritms ir ļoti ātrs un jaudīgs, un tas nav domāts visiem. Mēs visi kopā gaidām jauno sezonas sākumu. Vienalga, cik tu iesi sezonas laikā vārtus, galvenais palīdzēt izcīnīt komandai uzvaru. Un katru dienu iet pie savu mērķi. Kas uzvarēs Eiropas čempionātā? Es domāju, ka turnīrs būs ļoti spēcīgs. Tur spēlēs Spānija, Portugāla, kurām ir ļoti labas tradīcijas. Un, protams, arī Latvija. Ļoti ceru, ka spēs parādīt ļoti cienījamu rezultātu. Šis ir brīdis, kad sezonas stāsts tikai sākas. Kas tavuprāt padara labu spēlētāju par labu spēlētāju? Pirmkārt arī disciplīna, kā arī tas fakts, kā tu uztver šo sportu, ko tu spēlē. Daudz to uztver kā darbu vai vienkārši naudas ienākšanas veidu, bet tie spēlētāji, kas uztver to kā, teikt, mīlestību, kā dzīvesveidu, ar to arī atšķirās tas cilvēks no profesionāļa un vienkārši spēlētāji, kurš atspēlē šo spēli. Protams, bija mirkļi, kad gribēju padoties, bet es par to nedomāju. Un vienmēr gribēju atrast spēkus, lai cīnīties tālāk. Man patīk tā sajūta, kad viss atkal sāks no nulles. Virslīga ir vieta, kur kļūdas nepiedod. Viss nāk tikai ar smagu darbu. Latvijas kausā viens zaudējums jau ir pa daudz. Katrs treniņš ir izaicinājums,
kas liek komandai augt. Katrs pretinieks ir gatavs cīnīties līdz galam. Man ir milzīgs gods spēlēt visas skolas priekšā. Paldies Teikai. Šis, par ko es runāju. Šis turnīrs ir domāts vislabākajiem spēlētājiem. Tur spēlē visspēcīgākās komandas, tāpēc to ir diezgan sarežģīti uzvarēt un tur spēlē paši labākie. Katrs klubs kausā tic, ka var pārsteigt. Kad gūstam vārtus, nogurums pazūd pavisam. Esmu sapratis to, ka jaunatnes čempionātā spēlēt ir gods un iespēja sevi attīstīt un kļūt par labāku spēlētāju, lai varētu sev pierādīt arī virslīgā. Spēlēt izbraukumā pie pilnām tribīnēm ir diezgan grūti. To pretinieku atbalstu ir sarežģīti pārvarēt. Var vienkārši zini, ka kompromisā laukumā nav. Ir cīņa līdz pēdējiem galam. Pēdējai sekundē. Kam, ja ne tev, jaunajiem nodot savu pieredzi. Tas, ko jūs jūtat tagad, to esmu redzējis 20 gadus. Grūtības, sāpes, kritienus. Tās piedzīvo visi. Bet tikai tie, kas spēj piecelties un turpināt, raksta savu stāstu. Šī sezona nebūs viegla. Jūs gaida ekstra klase. Jaunatnes čempionāti, pirmā līga, Latvijas kauss, virslīga, izlases spēles un Eiropas čempionāts telpu futbolā. Un es jums saku, ja būsiet stipri un neatlaidīgi, jūs redzēsiet, ka robežas patiesībā neeksistē. Šī būs labākā sezona līdz šim.